Liene Apine, tautā vairāk pazīstama kā ilgadēja laikraksta DDD, jeb pilnā nosaukumā deokupācija, dekolonizācija, debonševizācija redaktore kopš 2002. gada, kas savu cīņas sparu ir pierādījusi neatlaidīgā un ļoti mērķtiecīgā darbā, konsekventi atgādinot, ka Latvijas kolonizācija un atteikšanās no dekolonizācijas, tās vietā piedāvājot modernāku kolonizācijas veidu integrāciju, ir noziegums pret cilvēci. Kopš 2018. gada Liene ir Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre. Šogad Latvijas komiteja sarīkoja Eiropas Paralimpiskās komitejas ārkārtas ģenerālo asambleju, lai pieņemtu lēmumu, kā Eiropas valstīm rīkoties, lai Krievi un Baltkrievi nepiedalītos Paralimpiskās spēlēs Parīzē, kas no politiskā viedokļa ir ļoti svarīgi. Turklāt darbs Paralimpiskajā komitejā Lienei dod priekšrocību lieliski izprast cilvēku ar dažāda veida invaliditāti vajadzības. Laikraksts DDD pēdējos gadus ir aģitējis savus lasītājus neiet uz vēlēšanām, vai tagad laikraksta redakcija ir mainījusi savas domas, vai arī piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās ir tavs personīgais lēmums, vai arī globālie satricinājumi, kas pašlaik notiek pasaulē, liek saprast, ka tieši tagad ir pienācis īstais brīdis runāt par mūsu tautas sasāpējušām problēmām arī Eiropā. Es teikšu vairāk šis trešais tevis pieminētais. Jā, patiešām es joprojām uzskatu, ka vēlēšana process nav demokrātijas paraugstunda. Īpaši, ja mēs to attiecinām uz Saeimas vēlēšanām. Ar Eiropu ir varbūt mazliet citādāk, es tā domāju, bet ne tieši tas vēlēšana process, cik tā iemesls, kāpēc es tur vēlos pamēģināt un vēlos nokļūt, ir tieši šis, ka tā ir iespēja plašāk runāt par tiem jautājumiem, par kuriem mēs Latvijā izvairamies paši runāt. Un es uzskatu, ka Eiropas parlaments ir tieši tā vieta, kur starptautiskā līmenī šos jautājumus pacelt. Tikai un vienīgi. Es nebraucu uztraukties par gurķu lielumu vai par to, kādā krāsā mums vajag katru trešo tomātu veikalā. Ir pietiekami daudz citu cilvēku, kas par to domā un uzskata to par svarīgāko. Man ir svarīgi tieši iegūt šo iespēju tādā līmenī, izmantojot Eiropas resursus, varbūt piespiest arī mūsu bāliņus Latvijā valdībā beidzot pievērsties būtiskākajiem jautājumiem. Tas ir latviešu tautas izdzīvošana. Tā ir 5. kolona. Turklāt šajos apstākļos, kad Eiropā ir karš, tad Latvija kā Eiropas Savienības ārējās robežas valsts ir viens no lielākajiem drošības apdraudējumiem visiem Eiropai, jo mūsu 5. kolona ir, viņa pat nav slēpts drauds, ir ļoti atklāts drauds, kuru cilvēki izliekās vai neredzam. Jo izliekās tikai savu baiļu dēļ, izliekās savas neizlēmības dēļ, bet tas var ļoti slikti beigties ne tikai latviešu tautai. Tas var ļoti slikti beigties lielai daļai Eiropas. Un kamēr to mēs kā šie tiešie 5. kolonas turētāji nepateiksim Eiropai, neviens to nesapratīs, diemžēl. Un es par to pārliecinājos kaut pavisam nesen, tad, kad mēs Latvijā rīkojām Eiropas Paralimpiskās komitejas ārkārtas ģenerālo asambleju ar vienu vienīgu mērķi, lai Eiropa kopā pieņem lēmumu nepiedalīties Paralimpiskās spēlēs Parīzē, ja tajās jebkādā statusā, pat tā saucamajā neitrālajā, piedalīsies Krievijas sportisti un Baltkrievijas. Tad šos diskusijas mani
es teikšu tā, nedaudz apbēdināja, bet parādīja, ka Eiropa ir ļoti negatava, vispār nesaprot, kas ir Krievija. Viņiem liekas, ka ar Krieviju tomēr ir jau demokrātiska, ka Krievija ir demokrātiskāka nekā, piemēram, tā kādreiz bija, ja, pirms Padomju Savienības sabrukuma, bet Krievija ir kļuvusi vēl nežēlīgāka. Un mēs, latvieši, zinām to, un mūsu pienākums ir Eiropai to runāt, stāstīt skaļi un plaši. Un es domāju, ka Eiropas parlaments ar tā dotajām iespējām varētu palīdzēt. Varētu būt ļoti laba vieta. Tas ir tieši tas arguments un tā mana motivācija, jā, piedalīties šajā vēlēšanu procesā, par kuru manas domas jau nav mainījušās. Es joprojām uzskatu, ka vēlēšanu rezultātā lielu pārmaiņu nebūs. Globālu pārmaiņu nebūs. Bet caur nokļūšanu, varbūt kādās struktūrās vai kādā šādā te veidojumā, ko sauc par Eiropas parlamentu, ka tur varētu rasties iespējas, caur kurām mēs varam radīt kaut vai revolucionāru situāciju, lai cilvēki aptvertu, kas notiek.